Sveiki! Es vēlos jums pastāstīt par kādu domāšanas aspektu, kurš ārkārtīgi spēcīgi ikdienā ietekmē mūsu dzīves kvalitāti. Es stāstīšu par kādu, domāšanas aspektu, kuru mēs pielietojam miedarbībā. Un, šis miedarbība ar kādu cilvēku, kurā starp jums un šo cilvēku ir konflikts. Un cik svarīgi ir tas, kā mēs domājam un kā tas ietekmē pēc tam mūsu emocijas un kā tas ietekmē pēc tam mūsu pašus. Tad, sākumā es ilustrēšu sekojoši. Iedomājieties sevi, šis esat jūs, un jūs esat miedarbībā ar cilvēku. Un šī saskarsme jūsu starpā, iniciators un šis cilvēks ir pret jums agresīvi noskaņots, vai ekstraverti ar vārdiem, vai fizisku izturēšanos, vai, tā introverta agresīvs. Nesarunājās, ignorē, kavē, jebkādā veidā agresīvs. Kas notiek mūsu psihē? Tātad es lūdzu jūs koncentrēties uz to, uz smadzenēm, uz domāšanu. Mēs varam domāt un attiekties pret situāciju ļoti dažādi, un kādu mēs izdarīsim izvēli, un ja mēs apzināti uzņemsimies atbildību par savu izvēli, tad arī būs konsekvences mūsu izdarītai izvēlei. Kāds ir klasiski tāds visbiežāk autonomiskais mūsu domāšanas ceļš? Mēs nonākam attiecībās ar otru cilvēku, kurš ir, agresīvs. Šī agresivitāte mums nodara sāpes, emocionālas sāpes. Mēs sākam justies nevērtīgi vai ievainoti vai apdraudēti. Un mēs sākam par šo cilvēku domāt negatīvi. Ja? Un savā veidā varētu teikt, tas ir objektīvi, ja kāds cilvēks pret mani izturās slikti, tas taču ir pareizi, objektīvi, ka es par šo cilvēku par viņu izsacinot pēc viņa rīcības, domāju, ka tas ir slikts cilvēks. Ja? Tas nozīmē, es nonāku miedarbībā ar otru cilvēku, kurš pret mani paliek agresīvs, un es pieņemu domu līmenī slēdzienu. Šis cilvēks ir slikts cilvēks. Mēs vai apvainojamies, vai mēs atbildam ar agresivitāti. Ja mums ir izdarīts pāridarījums, tad mēs varbūt šīs sāpes un šo sajūtu nesam sevī gan domu, gan emociju līmenī. Un ja mēs nesakojam tam līdzi, un ja mēs, ieļaunojamies vai apvainojamies, mums liekas, mums ir pilnīgas tiesības uz to, tad konsekvence būs tāda, ka šis emocionālais stāvoklis, dusmas uz kādu cilvēku apvainošanās, uz kādu konstanti būs mūsu tāda fona sajūta, un tas ietekmēs mūsu dzīves kvalitāti, vai fizioloģiski, vai mēs iedomājamies par šo cilvēku, izjutīsim frustrāciju, vai, mēs nesīsim, kā varētu vēl pateikt, tādu kā akmeni azotē, ja? Cilvēkam, kuram mēs neesam piedevuši, cilvēks, uz kuru mēs esam dusmīgi, cilvēks, uz kuru mēs esam apvainojušies, mums liekas taisnīgi, ja mēs turam sevi šādās attieksmē un ticam šim konceptam, ka šis cilvēks ir pāridarītājs, tad mēs domu un emociju līmenī sev padaram tādu smagnēju dvēseles stāvokli. Un ja mēs ieļaunojamies uz dienu, tas ir viens, bet ja mēs ieļaunojamies uz nedēļu, mēnešiem vai uz gadiem, visbiežāk tas notiek starp tuviem cilvēkiem vai ģimenes lokā vai darba kolēģiem, tad, protams, mēs šo smagumu nesam. Un šis konflikts, kas varbūt nav šeit un tagad, mēs varbūt esam distancējušies, bet jebkurš šāds konflikts, viņš nodara kaitējumu mums, jo viņš nedod mums piedzīvot maksimālo potenciālu, kādu varētu mēs dzīvot, ja mums nebūtu šī slodze no šī konflikta mūsu psihē. Es mēģināšu parādīt vienu ceļu, kas ir tāds, uz ko vēlos vērst jūsu uzmanību. Kad mēs esam konfliktā, es vienmēr iesaku analizēt cilvēku, ar kuru jūs esat nonākuši konfliktā. Un tagad, ko es domāju ar vārdu analizēt, ir ļoti svarīgi, kad jūs
konceptā, domājot par jebkuru otru cilvēku, kuru jūs miedarbojaties, spējat ticēt, ka ik viens cilvēks savā būtībā ir bezgalīgi labs. Tas ir ticības akts, bez pierādījumiem. Pat cilvēks, kurš izdara sliktu uzvedību, man ir iekšā jābūt domās ticība aktam, pašā būtībā šis cilvēks, tā dzeltenā krāsa bija domāta kā pozitīvu iekrāsot, ja? Ik viens cilvēks ir bezgalīgi labs. Un iespējams, tas cilvēks, kurš ar jums konfliktē, viņam ir daudz dažādu iemeslu pēc. Te es mēģināju iezīmēt un uzrakstīt vārdu bloki. Viņam ir bloki izveidoti, kuri viņam neļauj šo iekšējo mīlestību, gaismu aiznest uz ārējo pasauli, un viņš caur šiem melnajiem blokiem tā kā izdara izvēli būt agresīvs un nodarīt pāri. Tas ir koncepts, kā skatīties uz otru cilvēku. Jā, es varu skatīties vienkārši slikta rīcība, slikts cilvēks, un man nevajag nekāds paskaidrojums. Es esmu, izdarījis izvēli apvainoties vai būt dusmīgs. Un es jums saku, kad mēģināt pavērot, ko es jums piedāvāju. Ja es mēģināšu domu līmenī ticēt, šis cilvēks, kurš man dara pāri, vai ir agresīvs, iekšējā būtībā ir bezgalīgi labs, un viņam ir resurss mani mīlēt, bet viņš pats pie šī resursa netiek klāt. Viņš ir savainots, es lietoju vārdu nobloķēts, un tāpēc viņš izturas agresīvi. Tātad vēlreiz, es ticu, ka ikvienā cilvēkā, un arī cilvēkā, kurš pret mums ir agresīvs, iekšēji ir bezgalīgi dziļš, tīrs potenciāls just mīlestību pret ikvienu, un tā skaitā pret mani. Bet šis cilvēks nevar piekļūt pie šī savu potenciāla. Viņš ir nobloķēts, un tāpēc viņš miedarbībā ar mani ir agresīvs. Ja es spēju noticēt, un es esmu ievilkusi tādu gaišāku līniju šo domu, ja es spēju noticēt šādai interpretācijai, kad cilvēks, kurš pret mani, izturas ārkārtīgi slikti, es spēju ticēt, viņš savā būtībā ir bezgalīgi labs, viņam ir ārkārtīgi dziļš potenciāls, izstarot gaismu pret ikvienu, tā skaitā pret mani, bet šobrīd šim cilvēkam ir bloki, un viņš pats netiek klāt pie savu potenciāla, un viņš izdara izvēli būt agresīvs un man uzbrukt. Ja es ticu šādai domai, kad būtībā šis cilvēks, ja viņš piekļūtu pie sava resursa, viņš varbūt pārstātu uzbrukt vai būt ļauns. Ja es domātu šo domu, rezultātā vajadzētu justies viegli, sajust atbrīvošanās sajūtu, vieglāk būtu ar šo cilvēku emocionālā līmenī atlaist viņu. Protams, ja kāds pret jums ir agresīvs, jums varat šim cilvēkam piedot, bet jūs varat uzlikt robežas, kuras viņš nedrīkst pārkāpt, lai atkārtot jūs nesavainot. Ja? Bet jūs varat viņam piedot, viņu atlaist. Rezultātā jūs pats būsiet ieguvējis, jo jums būs vieglāk, jums būs vairāk enerģijas, kur veltīt savai dzīvei un uzlabot savu dzīves kvalitāti. Un, protams, atlaist, es ar to minu, ja šis cilvēks, intensīvi jūs mēģina kaitēt, jūs vienkārši uzliekat robežas, kuras neļauj viņam veidot saskarsmi. Jā, tātad šie te divi ceļi. Es varu ticēt šim melnajai līnijai. Šis cilvēks ir agresīvs slikts, viņš mani neciena vai nemīl. Un es apvainojos un es nesu smagumu. Es spēju noticēt, šajā cilvēkā ir dziļš potenciāls, resurss, bet viņš pats tam netiek klāt. Viņš izdara izvēli izpaust agresivitāti. Es viņam piedodu, es viņam atlaižu, es varbūt uzlieku robežas, kuras nevar pārkāpt, lai kaitētu sistemātiski. Bet caur šo domu
man paliek vieglāk. Un es varu dzīvot daudz tādās gaišāku emociju pārņemts. Es ceru, ka jums tas palīdzēja. Visu labu!